Tūkstošiem mainās, bet neviena nav viņa. Tūkstoš balsis, kuras sauc, bet neviena nepieder viņiem. Viņš ceļas un pirmā gaisma nāk no ekrāna. Viņš aizmirst, kā smaržo rīts. Viņš aizmirst, kā izskatās nakts zvaigznes. Viņš maina savu seju, lai izskatītos labāk, bet īstā seja sen ir pazudusi. Vecāki saka, nāc ārā. Viņš saka, vēl 5 minūtes, bet 5 minūtes pārvēršas stundās, un stundas pārvēršas virtuālā dzīvē. Vēl viena bilde, vēl viens komentārs, vēl viens like. Pati sirds kļuvusi no akmens. Viņš dzīvo, lai iegūtu 100 laiku. Viņš elpo, lai iegūtu 100 skatījumu. Viņš smaida, bet tas sen nav smaids. Tas nav smaids, tā ir reklāma viņa paša dzīvei. Viņš ir dzīvs tikai ekrānā. Viņš ir laimīgs tikai bildēs. Viņš ir redzams tikai citiem, bet ne sev, ne ģimenei. Viņš nesaprot, ka no tā laimīgs viņš nebūs, bet stundas un dienas paskrien ātrāk nekā viņa dzīve. Viņš zina, kā uzņemt perfektu kadru, bet nezina, kā pateikt man viss ir labi. Viņš zina, kā iegūt 1000 laiku, bet nezina, kā apskaut vecākus. Viņš ir aizmirsis, kā skan draugu balsis. Viņš skatās, kā citi dzīvo, un aizmirst dzīvot, kā ir dzīvot pašam. Viņš veido savu identitāti no citu vārdiem, un dzīves pamācības izlasa Facebook. Bet, kad ekrāns nodziest, viņš nezina, kas ir palicis no viņa paša. Vai tu atceries pēdējo reizi, kad skatījies debesīs? Ne, kas tas tāds viņa prātam draugs? Nevis caur ekrānu, bet ar savām acīm es jau zinu viņa atbildi citreiz. Vai tu atceries pēdējo reizi, kad kāds tev pateica, es redzu tevi? Nevis es redzu tavu profilu, bet es redzu tevi. Viņš ir dzīvs tikai ekrānā. Viņš ir laimīgs tikai bildēs. Viņš ir redzams tikai citiem, bet ne sev. Pasaki man, kad tu pēdējo reizi skatījies debesīs, nevis ekrānā. Kad tu pēdējo reizi apskāvi kādu, nevis telefonu. Kad tu pēdējo reizi biji īsts.